Daudz cilvēku iedomājas, ka viens mežā nogāsts koks, tas ir tikai kārtējais baļķis. Cilvēki neaizdomājās, kas no šī baļķa patiesībā vēlāk sanāk. Jo viens zāģbaļķis vēlāk pārtop dažādos produktos, kā piemēram zāģmateriālos, briketēs, granulās, skaidu plāksnēs. Šobrīd mēs runājam par vienu priedes zāģbaļķi, par vienu priedi, kas ir nogāsta Latvijas mežos, un tas ir ilgs process, kamēr šī priede pārtop citos produktos. Piemēram, viena priede pēc nogāšanas tiek nogādāta zāģētavā. Zāģētavā šo priedi sašķiro, tālāk izzāģē no šīs priedes konkrētus zāģmateriālus, un šī priede pēc tam jau zāģmateriālu veidā nonāk pie kārtējā cita ražotāja, kurš no šīs priedes, no šiem zāģmateriāliem ir radījis pavisam citu jaunu produktu, šajā gadījumā māju, un mēs pat neiedomājamies, kā mēs šajā visā procesā esam bijuši iesaistīti un kā mēs ikdienā izmantojam šo vienu priedes zāģbaļķi, kas bija kādreiz zāģbaļķis, kas tagad ir tapis dažādos produktos. Mēs esam tikuši līdz zāģēšanas procesam, redzam baļķi, no baļķu šķirošanas līnijas tiek padoti uz zāģēšanu, baļķi tiek padoti pa vienam, tālāk seko mizošana, un jau šeit redzam, tātad baļķi pa vienam tiek padoti zāģī. Tālāk, cehā ejot, redzēsim tātad šķirošanas līniju, kur dēļi tiek atdalīti centrālie no malu dēļiem un gala rezultātā sapakot jau kaltas pakās, kuras tālāk jau tehnoloģiskā procesā nonāk kaltēs. Pēc kaltas seko sausās šķirošanas līnija, kur mēs šķirojam materiālu pēc garumiem, pēc kvalitātēm un attiecīgi pakojam transporta pakās, kuras tālāk jau tiek nosūtītas klientiem. Zāģmateriāla ceļš no zāģētavas var būt ļoti dažāds. Daļa šo zāģmateriālu tiek nosūtīta uz ostām un tālāk ar kuģiem nonāk citās valstīs, bet liela daļa paliek tepat Latvijā. Un mēs jau no šiem zāģmateriāliem gatavojam citus tālāk apstrādes produktus, ar kuriem ļoti lepojamies. Un kā viens no piemēriem ir Dores fabrikas, kurās top lielas un skaistas mājas. Saņemam patiešām glīti iepakots zāģmateriāls, kas ir bieži vien vai nedaudz nožāvēti vai vienkārši zaļi, kurus mēs tālāk ņemam un paši žāvējam. Jo mūsu tehnoloģija prasa to, lai tas koku materiāls būtu izžāvēts līdz 12%, lai viņš varētu iet tālāk un kļūt par kādu no mājas sastāvdaļām. Tas, kad mēs spējam uzražot savā, tas ir jāpasaka paldies, vai ir tā attīstībai, kad izdomā tādu limbrus, jo limbrus tas ir tāds salīmēts koka klucītis, kurš vairāk, kuram noteikti daudz tādas svarīgas lietas kā rukšana, ko cilvēks nevar paredzēt, un līdz ar to tu neparedzot šādu lietu, tu bieži vien to māju vari vai nu salauzt, vai vienkārši tev ir jāuzmanās no tā, un šajā gadījumā, ja mēs redzam no limbrus, tad tu viņu vari savienot ar stiklu, bez bailēm, tu vari savienot viņu ar betonu, arī bez bailēm, un ar to tu vari spēt arī daudz dažādas sarežģītus tādus juvelieru tipa mēslus var viņai tā kā piedāvāt, nevis piedāvāt, bet tā kā izveidot no viņas, un tas uzreiz ir interesants ar arhitektiem. Šobrīd meža nozars izstāde Iepazīsties koks ir skatām Tērvetes dabas parka teritorijā, bez ieejas maksas. Tajā redzams plašais produkcijas klāsts, kur piedāvā Latvijas kokapstrādes uzņēmumi. Plānots, ka rudenī, oktobra beigās, izstādes ekspozīcija atkal atgriezīsies meža parkā.